Nu, ko skatītāji, turpinām rādījumu Tautas balss un tādām varbūt pa garšīgām lietām, ko mēs nereti gribam nopirkt kādā veikalā, tāda uzlikt uz kārā zobu, kaut ko garšīgu, un tomēr, nu, kā tautā saka, aplaužamies, jo izrādas viņš galīgi nēdams. Nēdams, jā. Tagad šo situāciju varēs labot, nu, vismaz tie, kuru produktu šodien pārbauda starptautiskā laboratorijā. Tur ir cilvēki testē dažādas pārtikas produktus un saka, kas garšo un kas nē, lai turpmāk nebūtu veikalā jāpērk negaršīgas lietas. Kādu zapti vai pārtikas piedevu pielikt klāt kūkai vai kādam citam produktam. To sākot no šodienas Latvijas ražotāji centīsies noskaidrot īpaši organizētā pētījumā, izzinot iedzīvotāju garšas vēlmes un kutinot viņu garšas kārpiņas ar dažādiem produktiem. Līdz ar to pirmo reizi Latvijā viesojas Sensobus, jeb uz riteņiem pārvietojama divstāvīga mobilā laboratorija. Sensobusiņš piestājas pie Tirzniecības parka Alfa. Jau pirmajā dienā, kad degustētas siera kūkas, apmeklētāja interese bija gana liela. Pētījumā labprāt iesaistījās gan ģimenes, gan jaunieši, gan arī pensionāri. Nu, iepriekš jau es garšoju viena bija arī pārāk salta, kurai nebija klāt citronu skāpu, vai ko viņi liek skāpu. Tā man labāk ar skāpu garšoju. Kur visgaršīgāk? Ar skāpu, lai nav pārāk salta. Tas, man liekas, ir gaumas jautājums, kuras siera kūka garšo labāk, jo ir cilvēkam garšo avens, cilvēkam garšo ķirši un savādāk. Bet patiesībā siera kūkas bija ļoti labas. Tā kā es viņas vairāk esmu nogaršojis Lielbritānijā un Anglijā, tā kā šeit es nebija īsti veikalos iegādājis siera kūkas, bet šīs bija tiešām ļoti labas. Nu, ļoti garšīgas. Tādas nebija ēdusi nekad siera kūku. Man labāk patika tāds skābāks, cik sapratu, tas pirmais bija dzērveņu ievārījumu, tad man likās tāds garšīgāks, un otrs 17. numurs bija ar aveņu ievārījumu. Nu, man likās, kad labāk garšoja tas ar dzērvenēm. Tas jau, protams, kā kuram gaume un tā, bet, nu. Šādi, man liekas, var tīri objektīvi noskaidrot tieši, ko patērētājs vēlas, un noskaidrot šādi vienkārši piedāvājot dažādas samples, teiksim tā, un tad noskaidrot, kas patērētājiem patīk labāk, un līdz ar to var izpētīt mērķu tirgu. Man tā ir tāda pirmā pieredze, nebija nekad tā, un uzrunāju uz ielas, es domāju, labi, aiziešu, pamēģināšu, ko novērtēt, nodegustēt. Interesanti. Ir plānots, ka Sensobus ikdienas uzņems līdz pat 400 apmeklētājiem. Katru dienu tiks analizēts patērētāju viedoklis par atšķirīgu pārtikas grupu. Sensobusiņu otrajā stāvā atrodas laboratorija ar 6 modernām datorizētām degustāciju kabīnēm, kur katrs no apmeklētājiem ir aicināts bez maksas nobaudīt jaunumus pārtikas industrijā, izsakot par tiem savu viedokli uzreiz datorā. Kaut arī Latvijā šāda patērētāju vēlmi testēšana ir jaunums, pasaulē tā ir gana izplatīta prakse. Pasaulē ir 2 tikai šādi autobusi, viens ir Amerikā, otrs Eiropā, ar kur palīdzību tiek uzklausīts pircēju viedoklis, ko viņi domā par esošajiem produktiem lielveikalu plauktā, vai viņiem garšo, patīk, cik aktuāli viņiem ir dažādi produkti, kā piemēram produkti bez cukura vai mazkaloriju produkti. Un principā tas ir veids, kā viņi var pateikt un izteikt savu viedokli Latvijas ražotājiem. Ražotājiem tas noteikti atvieglo dzīvi, jo ar šādu pētījumu palīdzību un degustāciju palīdzību ir iespēja uzzināt, ko tad īsti patērētājs gaida no viņiem un ko vēlas redzēt veikalu plauktos. Sensobusiņš iedzīvotāju garšas kārpiņas pārbaudīs līdz 29. martam. Turpmākajās dienās apmeklētāji varēs nodegustēt gan jogurtus, gan šokolādi, gan arī konditorijas izstrādājumus. Katrs degustētājs par savu veltīto laiku un pausto viedokli saņems arī nelielu dāvaniņu. Diana Ļaha, Tautas balss.